Pagājušajā nedēļā Taliban padarīja likumīgu 9 gadus vecu meiteņu pārdošanu un jaunu vīriešu pārģērbšanu par sievietēm. Labi? Un viņus piespiež dejot ietekmīgiem vīriešiem, jo ir tik nepieņemami, ka to dara sievietes. Viņi burtiski šauj uz cilvēkiem, un Herātas iedzīvotājiem tas ir apnicis. Es domāju, paskatieties uz viņiem. Afganistānā notiek kas reti sastopams. Ja tev rūp sieviešu tiesības, tev jāzina par šo notikumu. Un ja tev nepatīk Taliban, tev arī jāzina par šo notikumu. Bet ja tev nepatīk skatīties, kā sievietes tiek nošauts uz ielas par to, ka viņas protestē par visām tiesībām, kuras Taliban viņām Afganistānā ir atņēmuši, tad tev nevajadzētu to skatīties, jo tieši tas šobrīd notiek Afganistānā. Sievietes cenšas pretoties, un viņas burtiski tiek apšaudītas uz ielām. Jā, tas ir slikti, 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 tas ir slikti. Un mums par to ir jārunā, jo cilvēki parasti nesaprot, kas šobrīd notiek Afganistānā. Laipni lūdzam raidījumā Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, novērtējiet šo video, bet parunāsim par svarīgākām lietām. Tātad vairāk nekā 20 cilvēki ir nogalināti pēc tam, kad Afganistānas talibi atklāja uguni uz universitātes studentiem, kuri protestēja pret savu iestāžu slēgšanu. Afganistāna mūsdienās atņem sievietēm tiesības un atbalsta islāma procesus. Un tā tālu. Pārlasīsim šo uz brīdi. Sievietes Afganistānā oficiāli ir zaudējušas visas savas tiesības. Viņām vairs nav tiesību apmeklēt skolu pēc 6. klases. Viņas nevar pamest mājas bez vīriešu dzimuma ģimenes locekļa pavadības. Un tas notiek 2026. gadā. Šis nav kāds sens Afganistānas stāsts. Viņām ir aizliegts runāt publiski, un tagad ir nelikumīgi, ja viņu balsi dzird citas sievietes, kas būtībā nozīmē, ka viņas nekad nedrīkst neko teikt. Viņas nevar saņemt medicīnisko aprūpi bez vīriešu aizbildņu klātbūtnes. Viņām ir aizliegts ieiet noteiktos parkos, sporta zālēs un izklaides vietās. Ierobežojumi attiecībā uz tāliem ceļojumiem bez vīriešu pavadības. Sieviešu klātbūtne mēdījos un televīzijā ir ievērojami samazināta. Dažām žurnālistēm un raidījumu vadītājām ir bijis spiesti aizsegt seju ekrānā. Sieviešu protesti vairākās pilsētās ir smagi apspiesti. Pastiprināta segregācija starp vīriešiem un sievietēm daudzās sabiedriskās vietās. Palielinātas grūtības iegūt noteiktus darbus, uzsākt uzņēmēju darbību vai piedalīties politiskajā dzīvē. Dažas skolas vai profesionālās apmācības programmas, kas paredzētas sievietēm, ir slēgtas, pat ja tās ir tikai sievietēm. Ierobežojumi attiecībā uz mūzikas, mākslas un kultūras aktivitātēm, kurās iesaistītas sievietes. Pastiprināta kontrole pār sociālajiem tīkliem un afgāņu sieviešu publisko izteiksmi. Cik jauki būt sievietei šeit 2026. gadā. Un saraksts joprojām ir ļoti garš. Vai tu saproti, kam šobrīd iet cauri Afganistānas sievietes? Viņām ir aizliegta izglītība, viņām ir aizliegts iziet ārā, viņām ir aizliegts runāt, viņām ir aizliegts strādāt. Situācija tur ir pilnīgi bezcerīga. Un tomēr, protams, par to valda pilnīgs klusums. Klusums. Neviens par to nerunā. Visi sieviešu tiesību un apspiesto cilvēku aizstāvji. Tas viss, nekādas nozīmes. Un vakar viss sāka mainīties, jo protestētāji sacēlās, kas ir diezgan unikāli Talibanam un Afganistānai. Jo, kā jūs jau zinat, cik traki ir Talibani, viņi nolēma šaut uz cilvēkiem, kuri protestē. Daudzi cilvēki nemaz neapzinās, ka cilvēktiesību jautājums Afganistānā nav tikai par sievietēm. Tas attiecas arī uz jauniem vīriešiem, kuri ļoti cieši Talibanu uzskatu dēļ. Tagad tas viss savīs kopā. Afganistānā sieviešu segregācija ir tik ārkārtēja, ka viņi iečās izgudrot bača bazi, praksi, kurā zēni ģērbjas kā sievietes, ietekmīgu vīriešu priekšā, balstoties uz uzskatu, ka seksuāls kontakts ar jauniem vīriešiem ir vīrišķīgāks. Tātad jaunus vīriešus saģērb kā sievietes, vai ne? Un viņus piespiež dejot ietekmīgu vīriešu priekšā, jo ir tik nepieņemami, ka to darītu sievietes. Un tādējādi viņi ne tikai aizliedz sievietēm un kaitē sievietēm, bet arī kaitē jaunajiem vīriešiem, piespiežot viņus izlikties par sievietēm un būtībā izmantojot viņus kā seksuālus objektus. Tagad, ja jums nerūp sievietes un nerūp vīrieši, varbūt jums rūp mazi bērni. Paklausīsimies šo. Pagājušajā nedēļā Taliban padarīja likumīgu 9 gadus vecu meiteņu pārdošanu.
9 gadus vecas meitenes. Un, protams, Zaran Mamdani, AOC, Ilana Omāra vai visi tie cilvēki, kuri apgalvo, ka viņiem ļoti rūp sieviešu tiesības, ir pilnīgi un absolūti klusējoši. Tātad, kas patiesībā ir mainījies? Pagājušajā nedēļā 3 sievietes tika arestētas par neatbilstošu ķermeņa apsekšanu, un cilvēki nolēma pret to protestēt. Talībī tad nolēma šaut uz protestētājiem ielās un sākt arestus. Šeit jūs varat redzēt daļu no tā. Un tā, kamēr rietumos cilvēki saka, mums nav atļauts protestēt, mums nav brīvību, jums ir jāsaprot, ka dažās valstīs, ja jūs protestējat, uz jums burtiski šaus. Un šīs noteiktās valstis parasti visas vai lielākā daļa no tām ir pakļautas ticības sistēmai, kas izskatās pēc radikālā islāma, par ko mums visiem iespējams vajadzētu aizdomāties. Jo kamēr visi cīnās par feminisma tiesībām, jums vajadzētu atcerēties, ka ir sievietes, kuras tiek apšaudītas tikai par to, ka viņas saka, ka vēlētos iet uz skolu. Burtiski, viņas vienkārši vēlas iet uz skolu. Labi, te ir vēl vairāk šo protestu kadru. Allahs ir visvarenais! Pilnīgi sirdi plosoši. Un tas ir šokējoši, godīgi sakot, redzēt šos kadrus, lai gan mēs zinām, kas notiek. Talibī sit sievietes un šauj tieši uz protestētāju pūļiem Herāts pilsētā, kur šodien izcēlās protesti pret talibiem. Godīgi sakot, tā ir īsta neprāts. Afganistānas sievietes pēdējā lode ir pārbaudījums pasaules sirdsapziņai. Šodien es noskatījos šo video un manas sirds nodarbēja. Bezpalīdzīgā sieviete, kas stāv pie sienas, lai glābtu sevi, tiek nošauta citu sieviešu acu priekšā. Vēlreiz brīdinājums par satraucošu saturu. Esiet uzmanīgi. Mēs tūlīt parādīsim šo video ierakstu. Mazliet grūti skatīties. Labi. Atcerieties, viņai mati nav atsekti. Viņas mati nav atsekti. Viņa nav kaila. Viņa nevalkā neko izaicinošu. Viņa ir pilnībā apģērbta. Bums. Gatavs. Vēlreiz atgādinu, tas neatiecas tikai uz sievietēm, kuras ir aizklātas. Tas attiecas arī uz jauniem vīriešiem, tas attiecās uz jauniešiem, tas attiecās uz morāles kodeksu par to, kādai mūsu pasaulē vajadzētu izskatīties. Un es jums apsolu, tai nevajadzētu izskatīties šādi. Pretīgi. Vai mēs varam vienkārši pateikt ironiju, redzot, kā jauni vīrieši tiek piespiesti ģērbties kā sievietes, uzvesties kā seksa objekti vecākiem islamistiem, ir pretīga. Īpaši, kad redzi, ka rietumos to mēģina pasniegt tā, it kā tā būtu kāda atvērtības ideoloģija. Tā nav, tā ir vardarbība. Teikt kādam, ka viņam jābūt citā dzimumā, ir vardarbība. Ka viņu dzimums nav pieņemams, ka viņiem jāuzvedās kā kaut kas cits. Un pat, ja viņi tev tic, viņi burtiski šauj uz cilvēkiem. Un Herātas iedzīvotājiem tas ir apnicis. Viņi stumda, atgūst mašīnas, domāju, paskaties uz viņiem. Ir tik neticami domāt par to, cik daudz drosmes šiem cilvēkiem ir jābūt. Zini, mūsdienās mēs runājam par drosmi, kā par kādu, kurš ir gatavs kaut ko pateikt internetā, vai, zini, izteicās skolā. Tu neiedomājies drosmi, kā burtiski iet pa ielām pret cilvēkiem, kuri varētu tevi iešaut sejā. Un ar to šobrīd saskaras tik daudzi mūsu sabiedrības cilvēki. Un, kad es saku mūsu sabiedrību, protams, es neesmu Afganistānas civiliedzīvotāji. Bet tajā pašā laikā mēs visi dzīvojam 2026. gadā. Mums ir mēdī, mums ir pieeja, ja mums ir paveicies dzīvot valstīs, kas ļauj mums dzīvot demokrātiskā sistēmā un dod piekļuvi tādām lietām kā sociālie mēdī. Bet mūsdienās tas notiek tur, kur reāli cilvēki dzīvo zem draudiem tikt nogalinātiem no režīma puses, ja viņi uzdrīkstas kaut ko pateikt, ja viņi uzdrīkstas aizstāvēt savas sievietes. ASV prioritāte Afganistānā ir aizsargāt mūsu pilsoņus un dzimteni. Diplomātisks progress nav iespējams, kamēr talibī tur nevainīgus amerikāņus, ignorē Afganistānas tautas vajadzības, liedz Afganistānas sievietēm viņu pamatiesības un nepilda saistības cīņā pret terorismu. Interesanti, tas ir no Amerikas. Diplomātiskajā jomā ANO vadītā visaptverošā pieeja nodrošina iespējamu ceļu uz priekšu, un talibiem ir jāiesaistās nopietni. Jaunākās ziņas.
Talibī neiesaistīsies nopietni, jo viņiem tas nerūp. Kā to ir novērojusi starptautiskā sabiedrība, Afganistānas iedzīvotāji noraida talibus un viņu ideoloģiju. Tāpēc Talibī turpina apspiest iedzīvotājus, īpaši jauniešus. Redziet, jaunie cilvēki sēž pie talibiem un Afganistānā un domā pie sevis. Nu, ja es dzīvotu citā zemes gabalā, varbūt man būtu brīvība, varbūt man tas nebūtu jādara. Un varbūt, ja es dzīvoju šajā zemē, mums vajadzētu ļaut to īstenot, atkal atgriežoties pie šī pretīgā. Ka vīriešiem ir jāuzvedas seksuāli vecāku vīriešu priekšā, un tas tiek uzskatīts par normālu. Tas ir normāli, jo seksuāls kontakts ar jauniem vīriešiem ir morāls. Tas ir pieņemami. Sievietes ir īstā problēma. Viņas ir tikai, lai radītu bērnus jums, un lai jūs viņas izmantotu. Zini, kā boksamais, kā sitamais maiss. Bet jauni vīrieši, viņi būtu jāslavē par šo dīvaino, izvirtīgo, pretīgo, riebīgo lietu, ko mēs šeit redzam. Tas, kas notiek, ir tiešām šokējoši. Viņi arestē cilvēkus pat tad, ja viņi ievēro apģērba noteikumus. Tas, kas notiek, vienkārši nav pieņemami. Un cilvēkiem tiešām ir jāzina par to, jo mēs dzīvojam domājot, ka saprotam apspiešanu. Mēs dzīvojam domājot, ka mums nav tiesību. Mums ir tiesības. Un kad cilvēkiem nav tiesību, mums vajadzētu piecelties un cīnīties par viņiem, jo viņi paši to nevar izdarīt, jo uz viņiem šauj. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.